grand, grand un grand, kas nīgrandi grandināja, kurzemnieku sūra vārā, tā tos dižus darbus dara. Andrejs Spāģis, pūru kālā, Krišjāns Barons atslēdziņu, tiem Janševskis talkā gāja, pūram vāku liedināja. Grand un grand, grand un grand, sievām skrienot bruņči plant. Steidzas teciņiem uz šeni, tēvine ar Pētereni. Ak nu Dies, kā nu te pavisam ies? Vai tad var to zināt tauta, ko tie kungi neatļautu? Grand un grand, večas šās, nīgrānieki neklausās. Kurzemnieku sūrā vārā, tā to dzīvi dižu dara. Kurzemnieki, kursus ļaudis. Ir prieks atkal pēc 5 gadiem šeit mums visiem kopā atzīmēt mūsu dižo novadnieku jubilejas. Andreja Spāņa, skolotāja, jaunatvieša, latvieša un Jēkaba Janševska, kursas dziesminieka. Cilvēki jau dzīvo tik ilgi, kamēr viņus atceras. Un mēs atceramies, un mums tas ir svarīgi. Jo migrānas gara gaisma, tā, ko iededz Andrejs Spāņs, ir arī vēl šodien, un prātus ļaudīm dara gaišas. Janševskis ir kursas dziesminieks, un ja mēs tā uzmanīgi lasītu viņa mūža darbu dzimtene, tad mēs katrs atrastu savu vietu tur. Vajag tikai pameklēt, jo nav gandrīz neviena vieta, kur zemē, kur Janševskis nebūtu savā dzimtenē aprakstījis, parādījis, dzīvojis līdz gan priekiem un bailām. Esam sagatavojuši šovakar ar tuvākiem un tālākiem kaimiņiem kopā, ar mums pašiem migrānas ļaudīm, nelielu ieskatu abu šo slaveno brīžu dzīves gaitās. Priecīgs skatīšanās! Izskaties noraizējies, tev kādas raizes nomāc. Labrīt, Šarlot! Esmu nolēmis, ka mūsu zemniekiem un viņu bērniem vajadzīga izglītība. Tādēļ meklēšu skolotāju un atvēlēšu rokā skolai. Tava doma ir laba un apsveicama, un tāds darbs dos vērtīgus augļus. Tikai mani jautājums, ko par to teiks citi baroni. Tas man diži nerūp. Tāpat jau neesmu no viņiem diezgan cik labi ieredzēts. Jo viņiem labāk patīk, lai zemnieki ir tumši ļautiņi un vairāk par darbu un krogu nezinu. Tur tev taisnība, bet kā tu domā to skološanos pabeigt? Redz, nesen bija iegriezies Cīrvā pie mūsu labu draugu un mācītāju Volteru. Viņš nodibināja skolu, kurā uzņem mācīties spējīgus latviešu zemnieku jaunekļus, vai vēlāk tie kļūt par skolotājiem. Izstāstīja viņam par savu nodomu, un viņš to atzina par ļoti labu asaru. Volters arī domā, ka zemniekiem jāatskolojas. Tālāk arī šādu skolu Cīrvā iedibinājas. Vai Volters tev te ieteic kādu jaunekli? Jā, viņš man ieteica kādu Dunaltas pagastu zemnieku dēlu ļoti apdāvinātu, gaišu un zinībā augstošu jaunekli Andreju Spāģi. Vai tu jau uzrunāji? Jā, Volters mums iepazīstināja. Bet lieta tā, ka viņam vēl gads ir jāmācās un trūkst līdzekļu, lai to pabeigtu.
Vai tu atbalstītu man šajā nodomā par mūsu skolotāju, mūsu nācerē un piekristu, ka samaksātu par viņu mācībām? Jā, Georg, arī zemniekiem ir vajadzīga izglītība un gaisma. Tad viņi ies kopā ar līkumu un mazināsies tumsonību un bezcerību, kas nomāc viņu dvēseles. Un tā 1838. Gada vasarā 18 gadus vecais jauneklis Andrejs Spāģis ierodas Meldzerē, lai godīgi un nesautīgi dotu izglītību un gara gaismu gan Meldzeres, gan apkārtējo pagastu zemnieku un viņu bērnu dzīvēs. Ir pagājuši 2 gadsimti, bet Andreju Spāģi neaizmirst. Atceramies arī šodien. Vai Andreju Spāģi arī vēl atceraties? Andreju Spāģi, mūsu skolotāji, kā nu ne? Vai tik tie gadi aizgājuši, ka viņš te Meldzerē bija? Es biju jauna, man bija gadi 18, 20. Vai tāda? Tagad 90. Vai varbūt arī vairāk? Tie bija labi laiki. Tā bija laba dzīve. To es skaidrāk ņemos. Skaids bija jauns, gudrs. Ar visiem jautiem varētu laipni parunāt. Daudz gudrības zināja pastāstīt. Visi daudz viņu mīlēja, viņš arī ar vienu slikti nerunāja, un pārējie arī nevienu slikti nerunāja. Jā, tie bija labāji. Varbūt vēl daudz gudrības zināt? Kad tad lielie cilvēki mācījās? Bija taču jāstrādā. Bērni. Pa svētdienām, pēc baznīcas pārdariem, negāja visu strogu, bet gāja pie Spāģa skolu, mācīties lasīt un rakstīt.
Un ne tikai mācīties lasīt un rakstīt, Spāģis zināja arī citas gudrības. Zināja, kā pasauli iekārtot. Mācīja, kā zemniekam zemnīte labāk jākopi, lai izaut lielāka raža. Zināja vēl ļoti daudz, bet pats galvenais, ko viņš mācīja, lai cilvēki tiec pēc izglītības. Jo tad varoni viņiem neko nevarēs padarīt. Nevarēs viņus izkalpināt pēc savu prātu pārdarīt. Cik ilgi Andrejs Spāģis bija skolotājs Meldzerē? Kādus gadus 14, 15. Un tad nomira labais barons Dortēzens, un Spāģim vairs nebija labvēji. Pārējie baroni jau dusmojās uz viņu, bet nemācīja zemniekiem tādas gudrības. Teica, kas pat tā vēl nebūs, zemnieki izglītosies un tad vairs kungus neklausīs. Un tad nomira arī baroniete. Un tad Spāņi no skolas padzina, iztiesāja ārā. Kā ļaut šēlojās par labo skolotāju un teica, tā skolotāju, mēs nekad vairs nedabūsim. Un tā arī bija. Tie, kas pēc tam nāca, ne tie īsti gribēja, nemācēja bērnus kārtīgi mācīt. Un tad vēl Spāģim bija tā, ka viņš ļoti mīlēja dziedāt. Un dziedāja viņš gan par skolas bērniem, gan par sevi. Nu tā klausies. Skolotājiem grūta dzīve, tam ne vasarā nav brīve. Ziemā pūvēšana cieta, mācīt nevarēja lieta. Un tad arī par bērniem dziedāja. Dažām bērnam cieta galva, prasta cieta galva. Citam netika un vilna, sirds nav gaišs tā kā vilna. Tādi daudz tiek skolā ļoti. Bet tos mācīt man ir prieks, jo saviem bērniem skolmeistari. Viņam tagad dziedāt, un to man vēl tēvs un māte mācīšos šīs dziesmas. Un kur tad skolotājs Spāģis palika? Nezinu, dēls, nezinu. Neko mēs par viņu vairāk nedzirdējām. Nu tā, esmu tev kaut ko pastāstījusi. Dosimies vēl. Savu mūžu viņš veltīja cīņai par taisnību, rakstot kā vienkāršiem ļaudīm stāties pretī vācu mužniekiem un Krievijas impērijas varai. Neaizmirst arī skolotājiem vajadzīgo mācību literatūru. Viņš sagatavo krievu latviešu gramatiku, krievu latviešu vācu vārnīcu, fizikas mācību grāmatu latviešu valodu. Andrejs Spāģis mūžs noslēdzis Krievijā, Saratovā holēras epidēmijas laikā 1871. gada vasarā, 51 gadu vecumā. Viņa kaps ir nezināms. Kristis Brīvzemnieks raksta, Spāģu Andreja kaps latviešu tautai palicis nezināms. Neviena latviešu roka nekad nav nolikusi uz šī kapa nevienu ziediņu. Mums ir iespēja nolikt ziedus, jo jau daudzus gadus ceļ malā pie kādreizējās Melnzeres skolas vietas, kur atrodas piemiņas akmens, skolotājiem, gaismas nesējam, stipram zemnieku dēlam, latvietim Andrejam Spāģim. Jau dzirdējām, ka skolotājs Spāģis mīlējis dziedāt, tāpēc atcerēsimies un godāsim dziedot.
Dažādības un viņas nozares un dažādības un mūsu dzimtene un viņas daba tik tīkama, tik jauka, mīļa, laba. Te ziedošs rudru augs ar smaržu saldu, kas maizes sola pilnu saimes galdu. Te kviešu druva, vārpām pielijušām, kā tīra zelta. Un Latviju sēta atsevišķā malā, vai lauku pakalnē, vai Birzes galā, un dārs tepat aiz pretistabu slogiem, tik vienkārši iekārtā, un riķu žogiem, bet kuplas, baltas, sārtas pavasariem, tur ābols redz ziedām, varniem. Jākabs Janševskis, 1919. gads. Pēc skolotāja jaunlatvieša Andreja Spāļa piespieda aiziešanas no Melceres skolas 1865. gada 16. februārī Nīgrānas muižu kalnu mājā Kalnu Krītskuņos iedzimst Jēkabs Janovskis, vēlāk Jēkabs Janševskis.
Daudzīdamies izgāzām skolotāju grāmatas kapim durvis. Ieskatīdamies skapī, atradām gandrīz visas pasaules klasiķu darbus vācu valodā. Kad citi aizmiga, paņēmu grāmatas un bieži tās lasīju līdz rītiem, bet tad kādu dienu ieradās amatnieks. Salaboju un aizslēdz skapīšu durvis. Lasīšanai pienāca gals. Pierunāja draugs samest naudu. Viņi, protams, piekrīt samet arī ceļa naudu. Un tā es vasarā no Rīgas atvedu pulku grāmatas, dažas arī bija latviešu valodā. Šis notikums pievērsa man lasīšanai un vēlāk arī rakstīšanai, visa mūža garumā. Otrpus ventas ir pankāļi, bet mūsu kolektīvā darbojās mūsu ausistante, kas savu bērnību un skolas gaitas ir pavadījusi Nīgrandē. Dziesmas, kuras mēs dziedāsim, ir tieši austristantes iemācības, tā kā viņas ir skanējušas kādreiz. Austristante pēc pāris mēnešiem svinēja savu 90. dzimšanas dienu. Viņi uzstāja, lai sāk apgūt kādu arodu. Mani vilināja kārdienas, kuģniecība, bet viņi nebija ar to mierā, jo bija viņu vienīgais apgādājums. Ar vecākiem sastrīdējos un pārcēlos uz Nīgrandi, apmetos pie skolotāja Kristapa Barona Jaunzemi mājā. Te lasīju, tulkoju,
rakstīju Liepājas avīzē Latvijas, parakstījos ar pseidonīmu Jaunliepājnieks. Šobrīd arī atzījot no vācu un krievu valodas, noteikti bija nolēms kļūt par rakstiem. Bet par manas darbu arī bija jādomā. Tādēļ pēc drauga Friča brīvzemnieka ieteikumu gatavojos kļūt par mājskolotāju un nokārtot eksāmenus. Ar vecākiem izlīdzis Jēkabs atgriezās Liepājā un drīz dabū mājskolotāju vietu Kaunas guberņā, kādā bagātā mužnieku ģimenē. 2,5 gadus, kas aizritēja šajā darbā, viņš daudz lasīja, tulkoja, daudz mācījās, lai piepildītu savu sapni, kļūt par rakstnieku. Mans dzīves mērķis nav tikai bagātības, ieņemt cienīgu stāvokli dzīvē, lepoties ar tituliem, nē. To visu neskatu par ko. Mans mērķis ir strādāt mūsu literatūras laukā. Liepāja ir Janševska viena no radošākajām lapusēm viņa dzīvē. Satikt cilvēku, kur atbalsta un palīdz literārajos centienos. Līdz pašam dibenām. Labdienu, saimnieki, vai jūs mums gaidījāt, vai alus monētas un raušīgāk tāpīt, vai alus monētas un raušīgāk tāpīt. Ir labi pukamu, ar labiem saimniekiem. Labāk ar Dievu nabaks nekā ar velnu bagāts. Bet bagātām visur gods. Bet kam liela manta, tam liela bēda. Nauda nesmird. Un kas nāk, tam nāk. Un kas krīt, to grūž. Kas otram nevēr, tam pašam nutīt. Un kas otru laimi apskaudīs, tas savu mūžām nebaudīs. Neiecīdā, nebrauc aklā, brauc brālis ar mazenu kā, brauc brālis ar mazenu, kur jau ieva ziedu tur, iebrieza kumelēnu tur, iebrieza kumelēnu, lai kuštojās ir ievas
Rupcavas. Bet nosakām. Tā, un tagad mēs esam atdaņģinājušas tomēr no Liepājas līdz Nīgrandē pēc 5 gadiem. Jā, ceļš tāļš, kājumis jau neatnāks. Jā, mēs jau agri bijām kājienā. Nu kā tad? Ināri jau sāk mums rūrīt kaut kur ap 6. Jā, un tad nu mēs sabuģinējāmies un esam šeit. Nu jā, labi, ka šodien nebija žūrājs, bet ceļš vienalga. Ceļš vienalga bija garš, nu un diezgan slikts. Jā. Bet tad mēs sākām grairot un grūmi, kā miets nonāk. Un tā mēs rēkojām un atgādājāmies, ka uz jubileju taču braucam. Nav ko glamstīties. Ko? Ir jādod dātalas un jāapsveic jubilejā. Nu, kāpēc vienmēr jādod dātalas? Tas nevar bešā. Man tur ir dažas frančmaisītes groziņā, ko es nopirku no veikšā. Jā, es tā domāju, ka pirmīt es sēdēju ciena augsti, bet nu viņi tagad vairs nav. Tie jau miruši. Es došu. Bet nu, mēs tā jubilejā sveicam, bet mēs jau varam sveikt arī tā ar cīrs. Tā lētāk sanāk. Jā. Uzmosties sirds ar prieku un atverās viņās. Tev dzimšana ziena klātu, tev brīdis sveicinās. Tev dzimšana ziena klātu, tev brīdis sveicinās.
un zvāļodamies, klāņojās pa trotuāri, kā iet pa līgojošamies laikā. Nu jā, un ostas smārda arī vairs nav. Un brikšteņu pabrīķa arī nav. Un vispār daudz pabrīķu nav. Smaka vismaz nav. Nu jā, bet tu paskatieties, kā te šomāna ļaudis pirmiņ tik jauki trairoja un švitinājās. Nu ne bulteris ne tā kā ratkaru kauliem. Jā. Jā, uzreiz var redzēt, ka te dzīvo tādi vērteni ļaudis. Jā. Nu, kur tu jāsiku? Jā, bet mūsu meitas ir būt švitināmas. Jā, ķeņklus jau sāk cilāties. Jā. Un strienām un silpi jaunas apakšiņas. Jā, varbūt, kad pat kāds mīļi izgrumiņi. Nu es tev tūlīt izgrūmīšu pakutināt. Lai rīštis! Nu labi, likšos mierā. Tā, nu jā, var būt, ka te kāds viņu, Man jau padīdīs, dabis, ka padīdīs, jo tāpēc, ka senos laikos, Bernādos, kā burai meitai, ja gribēja, lai viņa puisis izdīda, tas ir izraudzīt. Katrai bija sava lapas butele. Brunči, dēļ!
Puškains pazuda. Nē, es nezinu, te taču vajag tikai kančuku. Nē, tiešām rītīgu kančuku, tad sadot. Jā. Jums jau visām nav tārpas, lai mani savaldītu. Pašutoņus atbrauc uz svētkiem un taisa juku troksni. Es tā atceros, ka šodien te atzīmē Janševski jubileju. Un tad Doma viņš ir bijis Liepājā. Un Liepājā, viņš nevien Liepājā, bet viņš arī Bernātos, bet es nolasīšu. Viņš tik skaisti, bet tādas lietas par bērnātiem raksta, mēs pat nebijām dzirdējušas. Un jums neteiksim. Izlasiet, tad redzēsiet. Bet vienu lietu es izlasīšu. Šeit ir augsts līdzens apgabals vien, noaudzis tikai priedēļ. Te ir gan labi krūšu vājiniekiem, bet tur tālāk būs kalni un lejas un grāvas ar dažādiem lapu kokiem. Tur ir jauka un patīkama staigāšana gan veseliem, gan dažādiem vājiniekiem un veselības meklētājiem. Vispār esot pats jaukākais apgabals gar visu Baltijas jūru. Otras tādas vietas, tik jaukas un tik veselīgas vairs nesot nekur. Jā, bet to Janševskim ir teicis kāds gudrs Liepājas ārsts, kas to Bernātu jūrmali atradis par tik jauku un veselības ziņā par tik derīgu, ka nolēmis šeit ierīkot lielisku sanatoriju. Bet, tad tas ārsts uzaicināts uz Karaļaučiem par profesoru. Un tad jau kas vēl gribēja to sanatoriju? Nav. Bet tā navā. Tur bija pildieru nometni. Jā, labi. Tas viss ir par Janševski, par Bernātiem. Un arī šeit ir jauki un skaisti. Un mēs esam te aicinātas, bet puškainis, paņem puškaini, pasaucim Zenti. Zentiņā. Madāmu cienu augšķi Zenti. Kas jau mums? Jūs arī līgojaties vismaz līdzi. Jā, var kā latviešu elpoņos, jā.
ansambļu, varētu teikt, himna, jo mēs pastāvam jau 43. sezonu. Prasīšu mazei, ko darā.
esi mana, es tevi audzēju no maģu dienu. Airīdi, airīdi, airalalai, es tevi audzēju no maģu dienu. Es tevi nelaižu māmini šaute, ja šaute, tad šaute ar vidualiņu. Airīdi, airīdi, airalalai, ja šaute, tad šaute ar vidualiņu. Lai augā tik liekna kā vidualīnis, tik šmuka, tik kupla kā magonīte. Airīdi, airīdi, airalalai, tik šmuka, tik kupla kā magonīte. Vēl es gribētu palielīties, ka tā Rucava ir ļoti tīra lepna ar to, ka mums ieskauj 3 ūdeņi. Tātad jūra, Papas ezers un arī Sventājas upe, kas ir mūsu robežu ar Lietuvu. Un tāpēc mēs gribam šodien ar nodziedāt Aku Papas ezeris, kas ir ierakstīts arī Rucavā. Aku Papes ezerīni, kam tu augi tik gražēnis. Tralala, tralala, kam tu augi tik gražēnis. Aku Papes ezerīni, kam izēri savu veičēnas. Tralala,
Pēnkuļi, mūžas kalpi. Pēnkulis, neliels vīrams, grūti turēties smagajos mūžas kalpu darbos. Pēnkulē srādīga, vietna, ar bērnu pulciņu apdāvināta sieva. Evārti, mūžas kalpi. Evārts bija smils zērājs, bet pēc sievas atņemšanas šo netikumu gandrīz atvedis. Evārtiem nopietni sieva, kas tukšu nerunāja, bet katrai runai bija savs pamats un svars. Biezumu bozums, lecīgs vīrs, liels ries un vies darba cīnītājs, tikpat labs pļāvējs. Kalps no drumanieka mājām. Līdzās sievas sišanai diža lielā kaislība zirgu mainīšana. Šai ziņā pirmā vieta visā novadā. Skrodenis sprukts. Atrastamies tūmā studentiem vai skolotājiem, traucās spēlēt ar savu attīstību un izglītību. Skolotājs Aumalis un saimnieces Trautmuliete. Aumalis, skolmeistars, kas liek straujāk pukstēt meitru sirdību un darbojas dziedāšanas svētku rīkošanā. Trautmuliete, ārpus saimnieces, kas tuvākās attiecības uz tikpat citām līdzvērtīgām saimniecēm. Kā nu meitas? Kam jāgana lopi, bet brīvākos brīžos jāpalīdz arī lopu sakopšanā un sētas laucīšanā. Baroni. Barons stingrs, bet taisnīgs, kas necieš izlaidību, bet visvairāk dzeršanu. Kalponoju bīstas un sieva. Baroniete klusa, bet cienīga, paklausīga baronam un dāvinājis viņam brāvu bērnu pulciņu. Labdien, mīļā Nīgraudas cilvēki! Paldies, ka jūs ieradāties šovakar. Paldies arī tādiem tuviem ciemiņiem. Mūsu ciemiņi, kad ir dažādi dēļēši, kas sirdziņā. Gan pīļumies, gan nemīļi. Bet tagad ir Nīgrauda. Bet vai tad ir kāda nozīme? Galvenais, ka mēs varam šeit sapulcēties un svinēt mūsu svētkus. Kā arī paldies visiem tādiem tuviem ciemiņiem, kas šeit ir ieradušies. Bet man ir viens jautājums. Sakiet, lūdzu, kas gan visus iepriekšos gadus simtiņus uzturēja Latvijas tautu mūžas pirktu un neļaut pagalam pagribu znīt un postā iet? Tas bija viņas pagāniskais dzīves prieks. Tas prieks, kas neļauj iesai saņemt. Garam pakurt nekādā sektī nedienās. Un pat visu lielākās bēdās rod prieku, spēku un patiku uz dzīvi. Jūsu Jēkabs Jančevskis. Nezinu, bet zini, tas mums gan jādabūj redzēt, ka varam tālāk ļaudīm izstāstīt. Nu tieši tā, nu tāpēc skrienam ātrāk, ka nepamūk vēl projām, ko tā mēs te visiem izstāstīt.
kultūras, salīdzinot ar dzīvi laukos un Liepājā, ir butuļojoša, rosīga. Rakstnieks mēs, citi notikumi un arī citi likumi. Ar labestīgu smaidu un ironiju nolūkojas pilsētnieciskajā dzīvē un norisēs. Pirmais pasaules karš Ņačevska ģimene aizved bēgļu gaitās uz Tveres gubeļu Krievijā. Kad kara pēdas pārciestas, ģimene atgriežas Latvijā. Jēkabs Ņačevs atsāk žurnālistu darbu, atbalsta un priecājas par jauno Latvijas valstu un raksta. Visi romāni vēsta par kursas ļaužu dzīvi dažādos laika posmos. 1928. gadā iznāk romāns Bandava. Nosaukums dots par būtu senāts kursus valstī Bandavai, kuras centrs ir Alsunga. Par savu romānu autors saka. Romāna galvenā vienojošā ideja ir dzimtenes mīlestība, viņas dabas un dzīves jaukumu rādīšana, lai to darītu mīļu tādu viņa iedzīvotājiem, lai tie neatstāja un neiet savai dzimtenei un savai tautai pazušanā.
Stop!
Siet mani saugo viņa